Labvakar visiem! Mani sauc Marina. Es pārstāvu kompāniju Edge Enterprises, un šodien mūsu sarunas temats ir mūsu sapņu realizācija. Katram no mums ir kāds sapnis, kuru mēs dzīvē gribētu realizēt. Ja kāds ir aizmirsis savu sapni, tad es gribu aicināt atcerēties to, jo sapņi mēdz piepildīties. Un ir ļoti svarīgi, kā mēs ar jums nodzīvosim šo dzīvi un lai realizēsim sapņus. Es domāju, ka neviens negrib, lai tad, kad mēs aizējam no šīs dzīves, lai tajā brīdī padomātu, ka vajadzētu savu dzīvi nodzīvot kaut kā savādāk. Tādēļ ir ļoti svarīgi neaizmirst par saviem sapņiem un tos realizēt. Tātad es pārstāvu brīnišķīgu projektu, kurš šodien es uzskatu, ka patiesībā ir viens no projektiem, un Latvijas tirgu es pilnīgi noteikti zinu, ka tas ir labākais un vienīgais, kurš patiešām mums ļauj realizēt mūsu sapņus un izveidot tā saucamo pasīvo ienākumu, kas ir patiesībā katra cilvēka sapnis. Tātad nestrādāt, bet lai nauda mums tomēr nāk. Vai, teiksim, lai arī tad, kad es guļu, ja, teiksim, man gribas strādāt un man patīk strādāt, lai arī tad, kad es guļu, lai man tomēr naudiņa nāk. Un šodien mēs par šīm lietām runāsim. Pirms mēs sākam runāt par to, vispirms paskatīsimies, kas ir tās lietas, ar kurām cilvēki pelna naudu, ir nopelnījuši, un kāpēc tas tā ir. Ir tāds jēdziens kā miljarda ideja. Kas ir miljarda ideja? Tā ir tāda lieta, kura paņem visu pasaules tirgu. Vai tas kādam patīk vai nepatīk, vai var pret to skaļi protestēt un teikt, ka tas ir slikti, bet tas tik un tā paņem pasaules tirgu. Kāpēc? Tāpēc, ka šīs lietas raksturo divi vārdi – ērti un vienkārši. Ja mēs tagad paskatīsimies sev apkārt savā dzīvē, teiksim, kā mēs dzīvojam, kā mēs izvēlamies kaut kādas lietas, kas ir ap mums, tad mēs visi ieraudzīsim tādu lietu, ka mēs izvēlamies lietas, kuras ir maksimāli labas, teiksim, maksimāli dārgas, maksimāli efektīvas, par to naudu, par kuru mēs varam atļauties. Piemēram, ja es pērku savu telefonu, savu jaunu telefonu, protams, es izvēlos par tiem līdzekļiem, kurus es varu atvēlēt šai lietai, es izvēlos vislabāko, ko es vien varu nopirkt, vislabāko, visefektīvāko. Ja es sev pērku datoru, tad tieši tāpat es savācu informāciju un nopērku pašu labāko, ko vien es varu atļauties par tiem līdzekļiem, teiksim, par kuriem es varu atļauties to iegādāties. Tā ir cilvēka psiholoģija. Mēs vienmēr gribam visu to labāko. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs gribam taupīt savu laiku, kas ir pats dārgākais, ja mēs gribam taupīt savus spēkus, tādēļ protams, mēs gribam iegūt maksimālu rezultātu, maksimālu efektu no tā, ko mēs priekš sevis izvēlamies. Un miljarda idejas parasti ir tās, kuras tātad vienmēr ir ļoti ērtas, ļoti vienkāršas lietošanā, bet tajā pašā laikā tās ir ļoti, ļoti efektīvas. Piemēram, kalkulators, ja, miljarda ideja. Bija skaitīkļi, tas ir neērti, tas ir aizņem laiku skaitīt, bet kalkulators 1, 2, 3 nospied pogus un viss vajadzīgais cipars tev ir rokā. Tātad ērti un vienkārši attiecībā pret skaitīkļiem. Tieši tas pats ar datoru. Bija kādreiz rakstāmmašīna, tad ienāca dators un paņēma visu tirgu. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja, piemēram, uz rakstāmmašīnas, ko mēs varam darīt? Mēs varam tikai rakstīt ar rakstāmmašīnu. Ja pieļāvi kļūdu, tev jāpāraksta visa lapa, bet uz datoru, ja tu pieļāvi kļūdu, pirmkārt, tu to vari izlabot, tev nav jāpāraksta visa lapa. Un, protams, ka dators mums dod iespēju ne tikai rakstīt, bet arī darīt visādas citādas lietas. Tādēļ, protams, ka šī te ierīce iekaro tirgu un izstum no tirgus pilnībā rakstāmmašīnu. Mobilais telefons pret stacionāro. Protams, stacionārais telefons atkal
mēs varam tikai zvanīt, tātad tikai sarunāties pa mobilo telefonu, mēs varam zvanīt, mēs varam rakstīt īsziņas, mēs varam iet internetā, mēs varam izmantot mobilo telefonu kā fotoaparātu nu, kā navigātoru, jā, tātad ļoti daudzfunkcionāla ierīce, un tajā pašā laikā ērta un vienkārši viss vienā. Tātad vienā telefonā iekļauts ļoti, ļoti daudz kas. Protams, ka šādas lietas iekaro tirgu un kāds ar šīm lietām ir nopelnījis ļoti lielu naudu. Ja mēs paskatīsimies vēl apkārt savā dzīvē, nu daudz tādu lietu, tā ir elektriskā tēkana, jā, protams, tas ir ārtāk par parasto. Tā ir zobu pasta, vai kādam ir ienācis prātā, ka zobu pasta ir miljarda ideja, jā, vai, piemēram, šķidrās ziepes, vai vēl vairāk, teiksim, šķiltavas, šī sīkā lietiņa, pavisam tāda niecīga, jā, bet tā ir miljarda ideja. Cilvēks izmanto, izmet ārā, nopērk jaunu, ērti, vienkārši lēti, šī nav dārga, lēta prece, bet kāds uz to pelna ļoti, ļoti lielu naudu. Un bērnu pārtika burciņā Gerbers dibinājās 1927. gadā un knapi vilka savu dzīvību līdz 52. gadam. 52. gadā Gerbers uztaisa miljardu apgrozījumu, pārdodot 1,5 miljarda burciņu ar bērnu pārtiku un izejot uz miljardu apgrozījumiem. Kāpēc? Laikā no 1946. gada līdz 1966. gadam pasaulē piedzimst lielākais cilvēku skaits. 30% no visiem pasaules iedzīvotājiem zimuši tieši šajā laika periodā. Vecākiem nav laika, viņi ir aizņemti darbā, un viņi arī negrib tērēt laiku, lai stāvētu visu laiku virtuvē pie plīts un gatavotu bērnam ēst pie tam mazulim, nu, ļoti specifiski produkti jāsagatavo, ja, tas ir laika ietilpīgi un tā tālāk. Protams, ka vecāki labāk izvēlas gatavu pārtiku, aizēju nopērku, ātri pabaroju mazuli un viss ir kārtībā. Ja. Tātad šī prece ērti un vienkārši iekaro pasaules tirgu. Kaut gan es varu teikt, ka tas nemaz nav veselīgi. Protams, ka svaigs dārzenis, svaigs auglis ir daudz veselīgāk nekā šī te pārtika burciņās, bet cilvēki izvēlas to, kas ir ērti un vienkārši. Lai taupītu laiku, lai taupītu spēku un vēl daudz ko citu, ja? Lai pa to laiku varētu izdarīt kaut ko citu, varbūt pat labāk paspēlēties ar bērnu, nekā tur patērēt to laiku virtuvē. Iedomājieties, ka es esmu atnākusi pie jums un saku, nu, sāksim virzīt tirgu autiņbiksītes. Ja? Kā fizioterapeiti ārsti, kad sākumā protestēja pret autiņbiksītēm, bērniem būs līkas kājas, puikas būs neauglīgi un vēl vis kaut kas, un šodien ārsti un fizioterapeiti saka jau pavisam citu dziesmu, saka, ka līdz cik tur tiem gadiem drīkst lietot, un tas ir normāli un pavisam pretējs uzskats. Tātad, kāpēc? Tāpēc, ka tas ir ērti un vienkārši, un lai kā kliedza fizioterapeiti un ārsti, cilvēki tik un tā lietoja. Un kāpēc lietoja? Tāpēc, ka ir ērti un vienkārši. Kurš grib ņemties ar autiņiem, kurš grib mazgāt šīs te mazgāt autiņus un ņemties ap tiem, ja ir ērtas lietas. Izlietoja, izmet ārā, paņēma nākamo, atkal izlietoja, izmet ārā un tā tālāk. Tādu lietu pasaulē daudz. Tāpat tas pats toaletes papīrs, jā, tad ir miljarda ideja. Lipton tēja. Tā ir miljarda ideja. Koferis uz riteņiem, miljarda ideja. Par Lipton tēju runājot. Liptons pirmais iznāk tirgu ar tēju paciņās. Šobrīd ir ļoti daudz dažādas tējas, bet Liptons ir pirmais. Un tieši Liptonam šobrīd pieder 10% no tējas tirgus, bet viņiem nav nevienas plantācijas. Kāpēc Liptonam pieder 10%? Tāpēc, ka pirmais iznāk. Tas, kurš iznāk pirmais, tas pirmais paņem pasaules tirgu. Jo viņš ir pirmais, ar to viss ir pateikts, visi viņu zina. Pēc tam, jā, iznāk tāds, un vēl kaut kāda kompānija, un vēl kaut kāda daudz sarodās, bet pirmo zina visi, jo viņš ir pirmais. Nu, es jau teicu, ka toaletes papīrs tā arī ir miljarda ideja, kaut es domāju, pieļauju domu, ka nevienam no klātesošajiem droši vien pat prātā neienāk, ka toaletes papīrs tā ir miljarda ideja, ja? Bet tāda ērti, vienkārši, efektīvi
arī šajā lietiņā slēpjas šie vārdi. Un kas notiek tajā gadījumā, ja netiek saskatīta šī miljarda idejas būtība un tiek pieņemts nepareizs lēmums? Tad kompānija Kodak uz šo dienu jau ir bankrotējusi. Kāpēc? Tāpēc, ka Kodak vadība pieņem nepareizu lēmumu. Tieši Kodak inženieri bija tie, kuri izgudroja ciparu fotoaparātu, bet Kodak vadība domās šādi. Visi zina filmiņu, tā ir lēta, un cilvēki lietos filmiņu, jo tā ir lēta. Fotoaparāts, ciparu fotoaparāts ir dārgs. Jautājums, ko šodien lieto cilvēki? Filmiņu vai ciparu fotoaparātu? Protams, ka ciparu fotoaparātu. Bet tas taču ir daudz dārgāks par filmiņu. Dārgāks, bet ērti, vienkārši efektīvi. 3 vārdi, kuri paņem tirgu. Un rezultāts ir tāds, ka Kodak šodien ir bankrotējis. Tādēļ ir ļoti būtiski saprast šo miljarda ideju un laikus to ieraudzīt, kas aiz tās visas stāv, lai varētu izmantot šo ideju savā labā un, protams, izveidot savu biznesu, ļoti lielu naudas plūsmu, lai varētu realizēt šos savus sapņus, ko, teiksim, cilvēki, kas ir sākuši virzīt šīs miljarda idejas, protams, ka viņi visi šodien ir ļoti, ļoti turīgi cilvēki un dzīvo ļoti, ļoti labi, pavisam citu dzīvesveidu. Un tagad parunāsim par to, pirms es sāku runāt par mūsu kompāniju un mūsu projektu vēl dažus vārdus par to, kur virzās tirgus. Iedomāsimies, mēs ar jums esam izdomājuši, ka mēs gribam veidot savu biznesu. Ar ko mēs sāksim un ko mēs darīsim? Protams, ka mēs sāksim ar to, ka mēs iesim un skatīsimies, kas tad tirgū šobrīd ir aktuāli, kas ir tas, ko cilvēki gribētu no mums pirkt, vai kādu preci vai pakalpojumu, bet mēs katrā ziņā izanalizēsim tirgu, lai saprastu, ko mēs varam piedāvāt. Jo patiesībā, prece ir tas, ar ko mēs izējam tirgū, tas ir pats galvenais, viss pārējais jau pēc tam. Tātad prece. Kas tad šodien mūsdienu sabiedrībā ir ļoti aktuāli un kas cilvēkus interesē? Pasaules vadošie ekonomisti jau daudz gadus prognozē, ka tuvākajos 30-40 gados tieši wellness industrija būs tā, kurā cilvēki pelnīs vislielākās naudas. Kas ir wellness industrija? Wellness industrija tas ir tas, kas saistīts ar mūsu labsajūtu, veselību, var sakot labsajūtu. Tā ir skaistuмкopšana, tas ir spā, tas ir sports, ja pareizāk fitness, ja visas šīs lietas. Tā ir vienā vārdā, tā ir wellness industrija. Ja mēs paskatīsimies apkārt dzīvē, tad mēs visi ieraudzīsim to, ka visa sabiedrība šodien virsās veselīga dzīvesveida virzienā. Visi skatās un domā, ko viņi ēdīs, cik viņi veselīgi uzturu ēdīs. Ļoti liela daļa cilvēku cenšas apmeklēt fitnesa centrus, lai uzturētu sevi labā formā, pie labas veselības. Ļoti liela daļa cilvēku iet uz veikalu, apmeklē spā procedūras visdažādākās un skaistumkopšanas salonus. Ļoti daudz cilvēki apmeklē dažādus treniņus, kur viņi mācās domāt pozitīvi un, teiksim, jo zina, ka stress tas ir ļoti slikti, tas slikti ietekmē mūsu veselību un cilvēki cenšas izvairīties no tā un iemācīties dzīvot pozitīvi, domāt pozitīvi un vēl visu kaut ko citu. Tātad visas šīs lietiņas, tas viss ir wellness industrija un šodien visa sabiedrība virzās tieši šajā virzienā. Tā ir tirgus tendence. Ka internets ir tirgus tendence, es domāju, ka nevienam nav jāstāsta. Mēs šobrīd sēžam internetā. Trešā tirgus tendence izrādās ir tīkla mārketings. Kāpēc tīkla mārketings šodien ir tirgus tendence? Šodien cilvēki grib dzīvot
citādi nekā viņi dzīvoja pirms gadiem 20. Cilvēki saprot, sabiedrība ir diezgan, pat teiksim tā, ļoti labi izglītota, mēs zinām, ka mēs esam vērtība, mēs novērtējam sevi, savus talantus, mēs par to esam daudz lasam, bieži lasam, ka sevi jāmīl, sevi jānovērtē, un, protams, ka mēs negribam strādāt uz algu, uz to, ko mums atvēl un ko saka, nu, tu varēsi pelnīt lūk tik. Protams, ka sevi cienošs cilvēks grib pelnīt daudz un grib dzīvot tā, kā viņš grib, nevis tā, kā viņam atvēl tur kāds onkulis, ja, kurš sēž kaut kur tur. Un tādēļ cilvēki zina, ka tīkla mārketings ir ir biznesa forma, kura ļauj ar nelieliem ieguldījumiem izveidot ļoti lielu naudas plūsmu. Tādēļ šodien tīkla mārketings tā ir tirgus tendence. Un atkal ekonomisti saka, ka no 15. līdz 20. gadam lielākā daļa klasiskā biznesa pāries uz tīkla mārketinga formu. Kāpēc? Pamatojums ir vienkārši, jo tas vairāk atbilst cilvēku interesēm. Tā tas arī ir. Katrs tīkla mārketingā atrod kaut ko savu. Vienam patīk vienkārši tas, ka tur viņš satiek savus domu biedrus un viņš pievienojas šai te grupai. Otram gribas palīdzēt citiem cilvēkiem. Trešais grib nopelnīt kaut kādam ceļojumam vai kaut kādai citai lietai papildus paralēli savam darbam, jo jo viņš citur to nevar izdarīt, savienot citus darbus ar savu īsto pamatdarbu, bet tīkla mārketingā viņš tur pastrādājot dažas stundas nedēļā var nopelnīt, teiksim, otro algu. Viņu tas apmierina un viņš pievienojas. Katrs ierauga savu, cits ierauga, ka šeit ir ļoti, ļoti nopietnas biznes, ka šeit nopietni strādājot var izveidot ļoti nopietnu naudas plūsmu un sākt čakli strādāt. Tad katrs atrod savu, un tīkla mārketings tā ir tirgus tendence, un tā nebūtu nav finansu piramīda. Tīkla mārketings tā ir pārdošanas forma, kad no ražotāja prece nonāk pat taisno pie patērētāja bez starpniekiem. Tātad mēs šeit nav starpnieku. Tā kā, teiksim, tad, ja mēs pērkam veikalā. Un tas, ka tā ir piramīda pēc savas struktūras, tad man ir jāsaka, ka pasaulē viss ir piramīda. Jebkura organizācija ir piramīda, tikai ar to starpību, kā parastajā uzņēmumā jūs nekad nesaņemsiet lielāku algu kā jūsu priekšnieks, bet tīkla mārketingā ja jūs strādāsiet, jūs varat saņemt daudz vairāk, pelnīt daudz vairāk nekā tas cilvēks, kurš jūs uzaicināja, vai tas, kurš, teiksim, atrodas 5 paudzes augstāk virs jums. Tātad tīkla mārketings, tas ir ļoti progresīvs biznes, tas ir ļoti labs biznesa veids, un cilvēki, kas tajā iedziļinās, viņi to saprot, un tādēļ arī pievienojas tīkla mārketingam. Tātad, un runājot par mūsu kompānija šobrīd strādā jau 55 valstīs, tātad pilnīgi oficiāli mums ir atvērts pasaules tirgus, visā pasaulē ir pats sākums, ļoti praktiski, nekur, kur mēs runājam ar cilvēkiem, neviens nav dzirdējis par mūsu projektu, tātad tā ir mūsu priekšrocība. Mums ir nopietnas investors, mums ir ļoti laba menedžmenta komanda, menedžera komanda, mums ir ļoti labi skolotāji, un mums ir brīnišķīgs mārketinga plāns, jo, kā jau es teicu, katrā biznesā, lai ko mēs ar jums tagad nolemtu izveidot, mums ir vajadzīgi ieguldījumi. Šie ieguldījumi var būt, teiksim, milzīgi, varbūt arī, bet tīkla mārketingā tie ir pavisam nelieli, bet var dot ļoti labu rezultātu. Un tātad, kādi ieguldījumi ir tīkla mārketingā, lai mēs ar jums varētu startēt un izveidot savu biznesu? Ir 3 veidi, kā pievienoties kompānijai un sākt veidot savu biznesu. Pirmais, tas ir personīgais līmenis. Tajā mēs nopērkam vienu biznesa centru, un tas ir virtuāls biznesa centrs, tas nav cilvēciņš, uzreiz saku, un sākam veidot savu komandu. Jā, šis biznesa centrs, tas ir apmēram 4 kārbas
Tas ir apmēram 4 kārbas ar produkciju. Tā, jā, 4 kārbas ar produkciju. Tas maksā apmēram 300 eiro. Jā, bet es neizstāstīju par produktu. Labi, stāstīšu par naudu, pēc tam runāsim par preci. Ja jau sākām, tad runājam tālāk. Tātad viens biznesa centrs, 4 kārbas produkta, tas maksā apmēram 300 eiro, bet tur nav atvērti visi bonusi. Otrs variants, tas jau ir tas biznesa variants. Tiem cilvēkiem, kuri nopietni plāno veidot biznesu, tie ir 3 biznesa centri, apmēram 12 kārbas ar ļoti labu, garšīgu, veselīgu produkciju. Mazliet vēlāk izstāstīšu par to, kas mums ir. Un naudas izteiksmē tas ir no 900 līdz kādiem 1000 eiro. Jā, atkarībā no tā, ko mēs pērkam. Visizdevīgākā opcija ir profesionālā opcija, tā 3 biznesa centri, apmēram 60 kārbas produkcijas, un šeit mēs maksājam tikai 3000 eiro. 12 kārbas maksāja 1000 eiro, 60 kārbas maksā 3000 eiro. Salīdzinājāt? Tātad šeit ir ļoti izdevīga cena, jo šeit kompānija dod mums preci ar 30% atlaidi. Un šie 30%, ir apmēram 20-30 eiro peļņa no katras kārbas, kuru mēs pārdosim, jo šī opcija ir domāta cilvēkiem, kuri ļoti nopietni pievēršas šim biznesam un saprot, ka viņi ne tikai veidos patērētāju tīklu ap sevi, bet arī, teiksim, pārdos preci tiem cilvēkiem, kuri varbūt negrib pirkt paši no kompānijas, kuriem ir ārtāk pateikt, iedod man kārbu, es tev samaksāšu, bet man absolūti nav laika, es esmu aizņemta savā biznesā, bet produktu lietot gribu. Jā, man tas patīk, es saprotu, ka tas ir ļoti, ļoti labs, un tādā veidā, piemēram, cilvēks pārdodot savas 60 kārbas, viņa peļņa tikai no pārdošanas ir ap 1000-1200 eiro. Cik ātri cilvēks pārdod šīs kārbas? Katram savs ātrums. Viens ātrāk, viens lēnāk, bet absolūti visi pārdos. Un tad, kad mēs esam izvēlējušies opciju vai nu personīgu, vai administratīvo, vai profesionālo, mēs tātad sākam strādāt. Ko mēs ar jums darām? Mēs paņemam visus. Pirmais, ko mēs darām, mēs, katrs normāls cilvēks grib, lai viņa tuvinieki, radi, draugi, paziņas būtu tie, kuri dzīvo labi tieši tāpat kā viņš arī, kuri var kļūt, bagāti cilvēki. Un mēs tātad uzrakstam sarakstu no apmēram 100 cilvēkiem un sākam viņus informēt par šo te projektu. Mēs paņemam telefonu, piezvanam draugam Jānim, sakam, Jāni, ir ļoti interesants piedāvājums, vai tu vari atnākt tajā un tajā dienā un paklausīties to un to. Jānis saka, ok, man interesē, jā, kas tev tur ir jauns, es atnākšu, mēs izstāstam Jānim, Jānis saka, super, es arī gribu būt multimiljonārs. Jānis nopērk savu starta paku, un tādā veidā mums jau ir viens komandas biedrs. Jā, tātad par mēneša laikā mums no tiem 100 cilvēkiem, ja mēs viņus izlaidīsim cauri mēneša laikā, tātad savi 10 būs jūsu līdznācēji. Tā ir parasta statistika, to pateiks jebkurš tīklinieks jums, un šie 10 cilvēki, protams, viņi parakstīsies katrs uz kaut kādu savu opciju, un gala rezultātā jums būs ļoti nesliktas naudiņas. Un pirmā naudiņa, ko mums kompānija uzrēķina, tas ir starta bonus, tātad par to, ka mēs šo cilvēku rekrutējām. Par personīgo līmeni mums būs $35, par administratīvo 100, par profesionālo 500. Cik cilvēkus rekrutējām, uz kādu opciju rekrutējām, tik arī summā mums būs. Šeit, piemēram, 7 cilvēki, 1370. Patiesībā dzīvē tā arī notiek. No tiem 10 cilvēkiem, tad tā arī būs. Vēl tur daži klienti varbūt būs. Jā, un, bet katrā ziņā čeks, ja mēs tā nopietni strādājam, tad viņš, parasti tāds arī ir. Tiem, kas nopietni ķerās klāt. Nākamais bonus, tāds starta bonus ir pirmais bonus. Nākamais bonus ir
lielais bonus, tas ir grupas bonus. Tad mēs aicinam cilvēkus, un mums veidojas, parādīšu vēl iepriekšējo slaidu, tad mums veidojas mūsu komanda. Mēs uzaicinām vienu, palīdzam viņam aicināt nākamo cilvēku, mēs uzaicinām otru, palīdzam atkal viņam aicināt, mēs uzaicinām trešo, palīdzam trešajam, un tā mēs visiem aicinam arvien jaunus, un viņiem visiem palīdzam uzaicināt atkal viņu cilvēkus. Un tādā veidā mums veidojas mūsu struktūra, tā saucamais patērētāju tīkls. Katrs cilvēks, katra cilvēka darbība dod kaut kādus ieņēmumus un veido apgrozījumu. Nu, tāpat kā veikalā mēs atnākam, nopērkam kurpes paņemam, bet naudiņu atstājam kompānijai. Te tieši tas pats, saņemam preci un kompānijai paliek nauda. Tātad šīs te naudiņas summējās un mēneša beigās mums ir apgrozījums labajā un kreisajā pusē, jo mēs cilvēkus izvietojam pa labi un pa kreisi. No tā virziena, kur mums ir mazāks punktu sauc CV, nevis mūsu naudiņas sauc CV, katrs viens CV vienlīdzīgs $1. Tātad no mazākā virziena mums kompānija maksā grupas bonusu, tā saucamo 10%, 7% tūlīt un 3% aiziet uzkrājumā. Un šeit, piemēram, redzam no 50 000 apgrozījuma, mēs saņemam $3,500 mēnesī. Ja mums ir 3 biznesa centri, tad mēs saņemam no tāda paša apgrozījuma nevis $3,500, bet $11,000. Tātad te ir tā starpība starp personīgo un starp administratīvo līmeni. Trešais lielais bonus ir kumulatīvais bonus. Kumulatīvais bonus ir čeks no čeka. Mēs esam ieinteresēti palīdzēt mūsu cilvēkiem, kurus mēs esam uzaicinājuši biznesā, lai viņiem arī sanāktu bizness un lai viņi arī pelnītu. Kāpēc? Mums kompānija par to maksā un ļoti labi maksā. Tātad no mūsu personīgi uzaicināto cilvēku čeka grupas bonusā mums kompānija maksā no 10 līdz 50%, no 2. līdz 7. paaudzē mums maksā 7% no viņu čeka grupas bonusā. Un te ir tāds parasts matemātisks piemērs. Iedomāsimies, ka mēs gada laikā ar jums esam uzaicinājuši tikai 5 cilvēkus, kuri pateikuši, jā, es strādāšu. Un nākamā gada laikā mēs katram no šiem 5 palīdzam uzaicināt vēl pa 5. 3. gadā vēl pa 5 un 4. gadā mums struktūrai 625 cilvēki. Katrs no viņiem pelna $1000. Tātad 7% no šīs summas ir $43,750. Dzīvē viss tik skaisti nenotiek. Šis ir matemātisks aprēķins. Dzīvē strādā tā saucamais Pareto likums 80/20. 80% parasti nomirs dabīgā nāvē, 20% paliek un turpina strādāt. Un šie 20% tātad 8,500, tas ir jūsu čeks šajā bonusā. Tikai vienā bonusā pēc, skatieties, 4. gadā. Ja mēs strādājam regulāri un katru dienu, teiksim, daram konkrētas lietas, kas mums ir jāizdara. Nu, lūk, tā tad ir starta bonus, ir grupas bonus, kumulatīvais bonus. Pavisam kopā ir 10 bonusi. Tātad mēs varam pārdot, mēs varam saņemt starta bonusu par to, ka mēs veidojam savu karjeru un augam savā kvalifikācijā. Mums kompānija maksā. Jautājums, kuram darbā maksā par to, ka viņš visu laiku paaugstina savu kvalifikāciju? Es domāju, ka, varbūt kādam arī maksā, bet lielākai daļai nē. Administratīvais bonus. Tātad no visa pasaules apgrozījuma 3% tiek sadalīti starp visiem kvalificētajiem izplatītājiem. Tas nav lielas naudiņas, bet tas viss kopā veido ļoti glītu čeku jau pašā sākumā. Ir automobīļa bonus, kuru sāk maksāt no vecākā direktora kvalifikācijas. Tie ir jau $250 katru mēnesi klāt vēl pie visa, un vēl 250 biznesa attīstībai, tātad $500 mums katru mēnesi par to, ka mēs esam uztaisījuši vecākā direktora kvalifikāciju. Un vecākā direktora kvalifikācija
kvalifikāciju var uztaisīt gada laikā, jo mums, teiksim, cilvēki, kas tā nopietni strādā, viņi viņi to arī ir izveidojuši, jo vecākā direktora kvalifikācija, tas ir tātad Tas ir 40,000 CV vienā pusē, 40,000 CV otrā pusē, un tas nav tā kā zīmējuma 800 izplatītāji. Nu, tie var būt no 400 līdz 800 izplatītāji, bet tie nav tikai mūsu cilvēki, tie ir mūsu cilvēku cilvēki. Ja mēs čakli strādājam, citīgi strādājam, tad cilvēki uztaisa. Jauni cilvēki gada laikā to izdara un ļoti veiksmīgi veido savu biznesu. Un mūsu mārketinga plāns paredz to, ka mums pietiek tikai ar 2 aktīviem cilvēkiem, lai pēc 5-7 gadiem saņemtu jau ļoti labu čeku. 2 cilvēki, piemēram, man ir 2 cilvēki, un viņiem visiem tikai pa 2, tā uz leju, un pēc 5-7 gadiem mūsu čeks, tas ir atkal matemātiskais aprēķins, ir $62,000 mēnesī, pēc Pareto likuma 12,000. Tas ir čeks, kuru šobrīd saņem vecākie direktori, kas, teiksim, pa šiem gadiem ir izveidojuši šo savu kvalifikāciju, un tās ir reālas naudas, tas nav izdomājums. Es pazīstu personīgi cilvēkus, kuri tā arī saņem sākot vismaz no $5,000 mēnesī, un es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka tā ir ļoti neslikta nauda, un katrs no mums gribētu saņemt šos te $5,000 mēnesī un dzīvot ļoti, ļoti labi, jau arī ar tādu atalgojumu. Bet šeit šie ienākumi ir tikai sākums. Tas ir tikai sākums, pēc saviem 20 gadiem, čeki būs pavisam citi. Lūk, tagad es esmu izstāstījusi par naudiņām, bet tagad atgriezīsimies pie paša galvenā, pie preces. Ko tad mēs piedāvājam un kas ir tas, ar ko mēs plānojam nopelnīt šīs te naudiņas, kuras es jums tikko parādīju. Tātad, kā jau es teicu, viena no tirgus tendencēm ir wellness industrija, jeb tā saucamais veselīgais dzīvesveids. Un konkrēti veselīgs pareizs uzturs. Cilvēki šodien ļoti domā par to, ko viņi ēdīs, jo viņi zina, ka jāēd veselīgs, labs uzturs, bet es kā speciālists varu teikt tā, lai cik mēs veselīgi ēstu, ar uzturu mēs nevaram uzņemt un dot organismam visu to, kas tam nepieciešams, lai bioķīmiskie procesi strādātu pilnībā un lai viss notiktu un mums būtu labs veselības stāvoklis šodien, rīt, pēc 10, pēc 15, pēc 30 gadiem. Par to runā visi fiziologi, par to zina bioķīmiķi, tātad visi speciālisti. Parastie cilvēki zina tikai tad, kad viņi sāk par to interesēties tā nopietni, jo nevienmēr mūsu ausis ir dzirdīgas, varbūt kāds mums arī kādreiz mēģina pateikt, bet mēs sakam, ko tu tur ejam, paskatīsimies interesantu filmu, nevis runāsim par tādām nopietnām lietām, ja? Tātad dažādu iemeslu dēļ cilvēki nevienmēr dzird viņiem pasniegto informāciju, bet tie, kas ir progresīvie cilvēki, viņi šodien jau zina, šī kultūra ļoti aktīvi attīstās un pēc kādiem dažiem gadiem pie mums sabiedrība būs daudz veselāka un ļoti daudz cilvēku lietos tā saucamās bioloģiski aktīvās vielas, jo pasaulē 70% iedzīvotāji to dara. Mēs esam atpalikuši mazliet, jā, bet, kā es teicu, kultūra attīstās. Un kāpēc, teiksim, mūsu preces šodien skaitās miljarda ideja? Tāpēc, ka tas ir vienīgais produkts, kurš satur aktīvās vielas tādas, kādas tās ir augos.
vienīgais produkts. Nevienā, ne sulā, ne tabletē, ne kapsulā, ne parastajā gēlā jūs nesastapsiet aktīvās vielas neizmainītas. Tātad vienīgā tehnoloģija, kas to atļauj, ir suspensētā gēla tehnoloģija. Kas tas ir par brīnumu? Tātad aktīvās vielas no augiem tiek paņemtas ar jaunākajām metodēm, tādas, kādas viņas ir ābolā, burkānā un citos augos, un tiek suspensētas iekšā gēla matricā. Gēls ir guāras un ksantāna koka sveķi. Guāras sveķim ir tāda poraina struktūra, un zinātniekiem ienāca prātā tajās porās iepildīt šīs te aktīvās mikrodaļiņas. Ksantāna sveķis apvelk katru mikrodaļiņu no visām pusēm un ieslēdz viņu tādā gēla kapsuliņā. Un līdz ar to tā mikrodaļiņa viņa tur saglabājas, tāda, kādu viņu tur ievietoja. Viņa nebojājas viņa nav ķīmiski, nav termiski apstrādāta, viņa nebojājas, saglabājas, bet tā kā gēls ir ogļhidrāts, un ogļhidrāti jau mutes dobumā sāk šķelties, tad jau mutes dobumā sākas uzsūkšanās ļoti ātri. Vispār 30 minūšu laikā 96–98% aktīvo vielu jau ir uzsūkušās un dara savu darbiņu. Tad uzsūkušās tādā veidā mūsu šūna ir saņēmusi aktīvās vielas tādas, kā viņas bija, teiksim, kādā no augiem. Līdz ar to šim te produktam ir ļoti augsta efektivitāte. Tas ir ļoti vienkāršs lietošanā, jo viņš ir ļoti garšīgs. Gēls, guāras un ksantāna koka sveķi ir ogļhidrāts, tātad tas ir dabīgais augu cukurs, labais cukurs ar zemu glikēmisko indeksu. Cukurs, mēs zinām, ir konservants, ja? Bet šis ir labais konservants. Viņš ļoti plaši tiek izplatīts pārtikas rūpniecībā un sen pazīstams. Nu, lūk, un kompānija izveidoja savu produkcijas klāstu ļoti tādu garšīgu, vēl var pateikt dažus, teiksim, pirms sāku runāt par katru produktu atsevišķi, ka pēc 18 punktiem šis produkts ir pārāks par visu, kas ir pazīstams pasaulē, par tabletēm, kapsulām, vienkārši gēliem, šķidrumiem, tur sulām. 18 punkti, tā ir augsta efektivitāte, tā ir augsta uzsūkšanās. Tas ir vispār pieejams produkts. Bērni var lietot, veci cilvēki var lietot. Bērns kapsulu nenorīs ne par ko. Šito viņš ēd labprāt, jo tas ir garšīgs gēls. Tātad aktīvo vielu saglabāšana, uzņemšanas laiks, tātad visi produkti, visas tabletes, pulveri, viņi piesieta laikam. Suspensētais gēls nav piesiets laikam. Tātad, jebkurā diennakts laikā mēs lietojam, un viss būs kārtībā. Ļoti garšīgs, kā jau es teicu, vienkārši lietošanā iemetam šīs te mazās paciņas somā, un jebkurā dienas laikā, kad mēs atcerējāmies, mēs apēdam, un viss ir kārtībā. Un nemocīšu vairs jūsu zinkāri, izstāstīšu par produktiem. Tātad pirmais, kas katram cilvēkam ir ļoti vajadzīgs, tie ir vitamīni un minerālvielas. Kāpēc? Tāpēc, lai nodrošinātu, lai mūsu organismā notiek visi bioķīmiskie procesi, jo bioķīmiskā fabrika, visi procesi notiek tikai tad, ja ir visi vajadzīgie elementi. Ķīmiskās reakcijas nenotiek, ja kaut kas trūkst, visi ķīmija ir mācījušies, visu to zina. Tātad mūsu organisms ir bioķīmiska fabrika, kurā visu laiku notiek kaut kādas reakcijas. Daudzi saka, nu jā, bet organisms taču visu sintezē pats. Protams, viņš to visu dara, tā mums no dabas ir nolikts, tikai ar vienu nosacījumu, ka jūs viņam iedodiet no kā. Mēs nevaram uzbūvēt māju, ja mums nav materiāli, no kā mēs būvējam. Fiziskais ķermenis ir fiziskais ķermenis. Var pūst gaisa pilis, cik vien grib, kamēr nebūs fizisks ķieģelis, tikmēr nebūs sienas no ķieģeļa. Ja? Tātad tas ir jāsaprot. Un šeit tātad vitamīna minerālvielas arī ir tas avots, kurš mums to visu dod. Ekso ir antioksidants.
Tā ir mūsu organisma aizsardzība un patiesībā visu saslimšanu profilakse. Negribam slimot, ēdam ekso, jo viņš mūs aizsargā no brīvo radikāļu iedarbības. UMI ir imunomodulators. Tā kā mums visiem pietrūkst vitamīnu minerālvielas, mums visiem ir problēmas ar imunitāti. UMI, zaļais, kas ir ar ābolīti, tātad mums modelē mūsu imunitāti un mēs tātad lēnām pakāpeniski atvesaļo mūsu organismu no iekšpuses. GSH ir jaunības eliksīrs. Veicina, lai mūsu organisms pats ražotu jaunības molekulu. Kolosāls produkts, vajadzīgs pilnīgi visiem. Vēl viņš palīdz pēc staru terapijām, ķīmijterapijas. HRT tā ir vesela sirds un asinsvadi. Tīra asinsvadus regulē cukuru, holesterīna līmeni, asinīs nostiprina sirdi, atjauno mikrocirkulāciju. Uz visām redzes problēmām, absolūti visiem. Un tas ir enerģētiķis prāta darbībai, bet baro mūsu nervu sistēmu. Nervu sistēma kļūst stresa izturīga, stabila, mēs labi guļam, aiziet depresijas. Omega-3. Visi zina, ka to vajag, jo tā ir nepiesātinātā taukskābe, kuru mūsu organisms neražo pats. Un tā ir jāuzņem no ārpuses. Un to mēs parasti uzņemam tradicionāli tikai ar sarkanajām zivīm. Tā kā 2 reizes nedēļā visiem vajadzētu ēst omegu-3, ja mēs gribam labu veselību. Fleks rabi ir uz fleksa bāzes, un fleks ir saistaudu veselībai. Atjauno reāli locīto virsmas, uzaudzē skrimsli, noņem iekaisuma procesus, veicina sinoviālā šķidruma izdalīšanos un brīnišķīgs produkts. Man ļoti patīk, jo es pati uz fleksu dabūju rezultātu. Grīns tā ir komforta organisma detoksikācija, apēdam paciņu un organisma izvedā šlakvielas, toksiskās vielas, smago metāļu zāļi. Protas ir olbaltumvielu avots, ļoti labas olbaltumvielas, 18 aminoskābes no 22 zināmajām. FIT tā ir komforta vielmaiņa, komforta svēra korekcija, tātad FIT aizver tauku šūnu jaunu tauku ienākšanai un atver šūnu tauku iziešanai. Šūna mēnesi pēc mēneša mācās dzīvot pēc jauniem noteikumiem, tas viņai paliek atmiņā, un tad, kad cilvēks saņems vajadzīgo rezultātu, svars neatgriežas, jo šūna ir pieradusi dzīvot pēc citiem principiem. BRN ir vielmaiņas pātrinātājs, bet viņš arī ļoti labi aizvāc viscerālos taukus. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tos neko nevar dabūt prom. Nākamais ir GLO. GLO ir skaistumkopšanai. Viņš palīdz saglabāt mūsu jaunību. Atjauno kolagēna režģi, izlīdzina sīkās krunciņas, saglabā mitruma līmeni ādā, mūsu mati kļūst zīdaini, āda vesela, nagi nelūst, un kopā ar kosmētiku GLO dod plastiskās operācijas efektu bez operācijas. Kosmētika ir uz antioksidanta ekso bāzes, ar hialuronu skābi, ļoti laba, viegla, neaiztaisa ciet poras, viņu ļoti maz vajag un uzlabo ādas toni, ilgi iet, brīnišķīga kosmētika, tāda visiem iesaku. Vēl ir šampūni, kondicionieris un dušas gels bez sulfātiem, parabēniem, krāsotājiem. Cilvēki, kas interesēs par veselību, viņi zina, ka vajag lietot tikai tādu produkciju. Es visu laiku lietoju šos te šampūnus, man viņi ļoti, ļoti patīk, visiem patiešām rekomendēju. Un tātad par punktiem es jau pateicu, dzīvnieki lieto, visi, kam mājās ir 2 dzīvnieci, viņi visi lieto šo produktu, jo te ir ļoti augstas klases certifikāti. Ir startautiskais antidopinga certifikāts, ir GMP, FDI, ir košēra, superkošēra, halal, visi augstie certifikāti, kas liecina par produkcijas kvalitāti, kas liecina par to, ka šo produkciju var lietot bērniem, var dot pieaugušajiem un vecākiem cilvēkiem visiem. Sportisti lieto šobrīd lielais profesionālais sports ļoti aktīvi pievērsies šim te produktam. Visā pasaulē Kanādas hokeja vienība, Latvijas olimpiskā vienība, Krievijā vispār masveidā profesionālais sports jau lieto šo produktu. Un visu Krievijas šou biznesu sēd šo te produktu. Anita Coja visiem pastāstīja un cilvēki lieto. Tā kā ar produkcijas kvalitāti viss ir kārtībā.
un visiem atliek tikai atvērt muti, rekomendēt un veidot savu struktūru un pelnīt ļoti labas naudas. Tā, viena mirklīti, pazuda mans slaids, tūlīt. Tātad, gribu parādīt, mēs ar jums mārketinga plānu izrunājām, gribu parādīt vēl tikai vienu lietu. Bieži vien cilvēki saka tā, mēs viņiem jautājam, nu kā ir, vai jūs esat gatavs pievienoties mūsu komandai? Cilvēks saka, nu es padomāšu. Tad, kas var notikt, ja mēs tā ilgi domājam? Kamēr jūs domājat, jūsu sponsors var uzaicināt vairākus cilvēkus biznesā, un jūs būsiet zem šiem cilvēkiem. Un veidosiet apgrozījumu šiem cilvēkiem, ja mums ir komandas darbs, bet ja jūs tūlīt pievienojaties komandai, tad katrs nākamais būs zem jums un dos jums apgrozījumu. Tas ir tāds ļoti svarīgs punkts mūsu mārketinga plānā. Sīkāk par to nestāstīšu, par to izstāstīs cilvēki, kas jūs uzaicina, bet tas ir ļoti svarīgs, ļoti būtisks punkts. Mēs strādājam komandā, strādājam ļoti viegli, ļoti vienkārši, kā jau es teicu, jūsu uzdevums sākumā tikai paņemt telefonu un uzaicināt cilvēkus uz tikšanos, sponsors jūsu vietā novada tikšanos, noprezentē projektu, noprezentē produktu, un jūs sēžat, klausaties un mācaties, un tajā brīdī, kad jūs esat gatavs darīt pats un strādāt, vadīt tikšanos un prezentācijas, ja grib prezentācijas, nav obligāti visiem vadīt, tad jūs pats sākat strādāt, ja tad sponsors strādā ar citiem un tā tālāk. Tā mēs veidojam savu biznesu. Bizness ir ļoti viegls, ļoti vienkārši, ļoti ērts. Un tāds īsts pārskats, tāds kopīgs rezumē. Tātad mums ir ļoti spēcīgs profesionāls, mums ir ļoti spēcīga profesionāla menedžeru komanda. Kompānijas prezidents, kompānijas ģenerāldirektors Jeffs Higginsons savā laikā Fordu izveda no mīnusiem plusos. Kreigs Bredlī izveda kompāniju no skinu uz miljardu apgrozījumiem. Ja, tātad katrs cilvēks ir tikai tāda plāna cilvēks. Mums bizness jau šodien atvērts 55 valstīs, bija 65, bet kaut kādas valstis tur kaut kādu iemeslu dēļ ir atkritušas, bet 55 valstis ir vaļā, un mēs, sēžot mājās pie Skype, varam sarunāties ar zemeslodes, ar cilvēku zemeslodes otrā pusē, rekrutēt viņu un veidot starptautisku biznesu. Tāda biznesa iespēja pirmo reizi ir Latvijas tirgū. Tāda vēl nekad nav bijusi, tādēļ es arī iesaku to izmantot, jo es ilgi, teiksim, pētīju šo projektu un ļoti smalki izstudēju, tā kā es saprotu, ka tas ir projekts, kurš Latvijā pirmo reizi un kuru vajag izmantot, jo diezin vai otrs tāda veida projekts Latvijā vēl kādreiz ienāks. Nu, ja ienāks brīnišķīgi, bet garantijas nav. Mums ir ļoti labs investors CVSL, tāda milzīgs holdings, kurš investē tieši tīkla mārketinga kompānijas. Mēs esam viena no 4 un vienīgā, kura iznāk tirgu ar bioloģiski aktīvajām vielām. Atkal jautājums, kā jūs domājat, kāpēc? Viņi izanalizēja tirgu un acīm redzot, viņi ieraudzīja, ka tieši ar mūsu kompāniju viņi var atpelnīt ieguldīto naudu un nopelnīt vēl klāt. Mums ir skolotāja Rendijs Geičs, ir pasaules mēroga zvaigzne, tas ir labākais biznesa treneris, viens no labākajiem biznesa treneriem pasaulē, viņš ir mūsu kompānijā. Mamedo kungs ir krievvalodīgais, arī cilvēks leģenda, cilvēks, pateicoties kuram šobrīd krievvalodīgajiem pirmo reizi tīkla mārketinga vēsturē ir iespēja stāvēt, teiksim, pirmajā top 10 un 20, un, protams, arī pelnīt, tas ir čeku ziņā, un pelnīt ļoti lielas naudas. Mums ir ekskluzīva tehnoloģija, kurai nav analogu pasaulē, kurai ir miljardi ideju un aiz kuras ir milzīga nākotne. Un mums ir revolucionārs mārketinga plāns, kurš ar minimālu cilvēku skaitu dod iespēju nopelnīt ļoti maksimālas naudas. Un pats galvenais, ļoti svarīgs punkts, bizness visā pasaulē tikai pašā sākumā. Latvijas tirgus ir pilnīgi tukšs, un Latvija ir ļoti laba bāzes platforma, lai sāktu savu biznesu un turpinātu to starptautiskajā arēnā. Tādēļ es visiem gribu aiznest šo te
ideju, lai maksimāli daudz cilvēku Latvijā to sadzirdētu un varētu izmantot priekš sevis, veidojot savu biznesu, jo tas ir ļoti svarīgi. Patiešām otra tāda projekta šodien nav, jo veselība tā ir vajadzīga pilnīgi katram, un katrs cilvēks grib, lai viņam naudas arī būtu vairāk, kā viņam ir, un šis projekts dod gan vienu, gan otru. Un tādēļ ar viņu ir jādraudzējas un jāpievienojas pēc iespējas ātrāk, un jāsāk strādāt un darboties, un viss notiks, jo mums ir ļoti spēcīga komanda, mums ir ļoti spēcīgs aplainis, tā ir Tamāra Neberako, viņa ir ļoti spēcīgs līderis, kam jau ir starptautisks biznes, un nākamais ir Mamedova kungs, tātad, kurš patiešo strādā ar mums un māca mūs, kā veidot biznesu, jo viņš ir multimiljonārs un praktiķis, kurš pats joprojām strādā, kurš pats joprojām rekrutē cilvēkus, kurš apmāca mums, un mums atliek, par mums ir padomāts, viss ir izdarīts, viss ir sagatavots, mums tikai atliek atvērt muti un sākt strādāt, ko es visiem arī iesaku. Nu, tas tā ļoti īsi būtu par projektu, es visiem iesaku, un par produkciju es visiem iesaku noklausīties vēl, ne tikai vienu reizi, varbūt pat vairākas reizes, atnākt uz dzīvo prezentāciju vai uz dzīvo tikšanos, tātad izrunāt ar cilvēku, kas jūs uzaicināja, visus neskaidros jautājumus, visas šaubas, visus par un pret, un pēc iespējas ātrāk pievienoties mūsu projektam, jo tas ir tā ļoti nopietna biznesa iespēja, vēlreiz atkārtoju. Mēs ļoti veiksmīgi esam startējuši, mums ir tātad, mums ir jau atkal šomēnes ir jaunas kvalifikācijas, tātad Latvijā šis projekts ir jau no paša sākuma, bet nekas nopietnas Latvijā tā arī nebija izdarīts. Mēs sākām strādāt vasarā, mums ir ļoti labi, ļoti nopietni rezultāti. Atkal šomēnes mums ir atkal jaunas 2 kvalifikācijas. Es apsveicu, mums ir kvalifikācija Ālē, mums ir kvalifikācija Ivetē, tātad mums ir jauni kvalificētie cilvēki Valentīnai, tātad, un daži cilvēki atkal ir atkārtojuši savas kvalifikācijas, tā kā man ir liels prieks, un es to saku tādēļ, lai visi lai darītu jums, lai visiem darītu zināmu, ka bizness strādā, bizness notiek, un jebkurš parasts cilvēks, kuram ir vēlēšanās, viņš var izveidot savu biznesu, šeit ļoti nopietnu biznesu, un ko es visiem arī aicinu darīt. Un tātad, kā jau es teicu, griežamies pie tiem, kas jūs uzaicināja, uzdodiet jautājumus, atnāciet uz dzīvo prezentāciju, mēs esam Dzirnava ielā 100 Rīgā, ja, nu, kas jūs uzaicināja, viņi jums pateiks koordinātes, un atliek vēlēt jums visiem veiksmes un ātrāk visus uzaicinātos redzēt pie mums, mūsu komandā. Paldies jums par uzmanību, un ar jums bija Marina Trofīmova, I am Angel, līdz nākamajai